Rīgas 84. vidusskolas sadarbībā ar Rīgas izglītības un informatīvu metodisko centru realizēja projektu Motivācija, uzvedība, sadarbība. Projekta mērķis – pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, lai izprastu izglītojamo uzvedības un mācīšanās grūtību cēloņus, veicinātu izglītojamo motivāciju, kā arī stiprinātu sadarbību starp mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta personālu un vecākiem, ar mērķi uzlabot skolēnu mācību sniegumu un emocionālo labbūtību. Projekta īstenošanas laikā tika organizētas 3 lekcijas, kas aptvēra pedagogu ikdienā aktuālus jautājumus. Pirmā lekcija – efektīva komunikācija ar vecākiem. Lekciju vadīja ārsts, psihoterapeits Artūrs Miksons. Lekcijā īpaša uzmanība tika pievērsta profesionālo robežu nozīmei. Tika uzsvērts, ka skaidri noteiktas robežas palīdz veidot drošu un cieņpilnu sadarbību, novērš pārpratumus un mazina emocionālo spriedzi. Tika uzsvērts, ka konsekvence un skaidrība robežu ievērošanā veicina savstarpēju uzticēšanos un sekmē veiksmīgu sadarbību bērnu interesēs. Lekcija sniedza vērtīgus ieteikumus veiksmīgas sadarbības veidošanai starp skolu un ģimeni, veicinot bērna labbūtību un attīstību. Otrā lekcija – no motivācijas līdz vienaldzībai. Izaicinājums mūsdienīgam pedagogam. Lekciju vadīja komunikācijas eksperts un prezentēšanas prasmju pasniedzējs Kārlis Ploks, kura profesionālā darbība saistīta ar pārliecinošas uzstāšanās un efektīvas komunikācijas prasmju attīstīšanu dažādām auditorijām. Lekcijā tika akcentēts, ka mūsdienu jauniešu motivāciju būtiski ietekmē informācijas pasniegšanas veids. Tika uzsvērts, ka tradicionāla vienvirziena informācijas nodošana arvien biežāk rada vienaldzību, savukārt interaktīva, skaidri strukturēta un auditorijai pielāgota uzstāšanās spēj piesaistīt uzmanību un veicināt iesaisti. Trešā lekcija – izglītojamo motivācijas veicināšanas paņēmieni, agresijas un vienaldzības izpausmju mazināšana. Lekciju vadīja izglītības psiholoģe Evita Karpoviča. Tika uzsvērts, ka motivācija cieši saistīta ar skolēna vajadzību tikt sadzirdētam, novērtētam un saprastam. Lekcijā tika akcentēta pozitīvas mācību vides nozīme, kurā pedagogs izmanto atbalstošu komunikāciju, skaidrus noteikumus un dažādotas mācību metodes, lai veicinātu skolēnu interesi un līdzdalību. Īpaša uzmanība tika pievērsta agresijas un vienaldzības cēloņu izpratnei, uzsverot, ka šādas uzvedības bieži ir saistītas ar neapmierinātām emocionālām vajadzībām vai grūtībām pašregulācijā. Tika piedāvāti praktiski paņēmieni, kā pedagogam saulaicīgi atpazīt šīs izpausmes un reaģēt konstruktīvi, veicinot drošu un cieņpilnu klases vidi. Projekta gaitā pedagogi ne tikai ieguva teorētiskas zināšanas, bet arī attīstīja praktiskas prasmes, kuras jau tiek pielietotas ikdienas darbā. Stundu vadīšanā tiek izmantoti jauni motivācijas veicināšanas paņēmieni, kas sekmē aktīvāku izglītojamo iesaisti mācību procesā. Kā būtisks ieguvums jāuzsver arī sadarbības kultūras stiprināšanas skolā. Projekts veicināja vienotu pieeju starp pedagogiem un atbalsta personālu, kas ļauj efektīvāk risināt izaicinājumus un sniegt atbalstu izglītojamiem. Ilgtermiņā projekts sekmēs drošākas un emocionāli atbalstošākas mācību vides veidošanu. Sagaidāms, ka uzlabosies izglītojamo motivācija, iesaiste mācībās un mācību sniegums. Iegūtās zināšanas un metodas tiks turpināts izmantot ikdienas praksē, kā arī nodotas citiem pedagogiem, nodrošinot ilgtspējīgu profesionālo attīstību. Projekta dalībnieki kā galveno atziņu uzsver, ka būtiska nozīme ir vienotai pieejai, savstarpējai sadarbībai un nepārtrauktai profesionālajai pilnveidei. Tikai sadarbojoties, iespējams radīt vidi, kurā izglītojamais jūtas droši, ir motivēts un spēj sasniegt savus mācību mērķus.